27. februārī notika Daugavpils pilsētas domes vadības tikšanas ar Saeimas deputātiem no Daugavpils. Tikšanas norisi un rezultātus komentē pilsētas domes priekšsēdētāja Žanna Kulakova. Mums notika darba tikšanās ar mūsu Saeimas deputātiem, jo mēs izskatījām divus jautājumus. Tas pirmais jautājums, kur skar mūsu Daugavpils reģionālo slimnīcu, kā jau bija iepriekš zināms un bija daudz informācijas par to, kā veselības ministrija uz šo gadu ieplānoja budžeta samazināšanu, un praktiski klientu skaits un pacientu skaits bija pacelt, bet finansējums tika samazināts, un ar to mūsu reģionāla slimnīca neparakstīja līgumu par slimnīcas finansējumu. Mēs informējam Saeimas deputātis par šo situāciju, par iespējamām problēmām, kur varēja būt, ja nebūtu pilnīgā finansējuma, bet uz dienas beigām jau šis jautājums bija atrisināts, jo mūsu slimnīcas vadītājs bija ministrija, viņš bija aicināts uz parunām, un kā rezultāts mūsu slimnīcai būs piešķirts finansējums iepriekšējā gada ietveros, un praktiski mēs uz šodienu varam pateikt, ka varēsim mierīgi strādāt. Otrais jautājums, tas noteikti bija jautājums pacelts pēc referenduma rezultātam, jo viņš īpaši skar mūsu pilsētu, ja 85% mūsu pilsētas iedzīvotāji balsēja par otru valsts valodu, un šo jautājumu mēs nevaram atlikt, un bija dažādas diskusijas. Mēs ļoti asi laikam diskutējam, ne visi Saeimas deputāti izturēja diskusiju un pieņēma lēmumu tālāk nepiedalīties, bet laikam pēc stundas, kur mēs kopīgi, neskatoties, pie kuras partijas mēs piederam, mēs atrodam kaut kādu kopīgu rezultātu, kopīgu kaut kādu šī jautājuma risināšanu, un mēs sapratām, ka mums jāpiedalās tāda atklāta dialoga ar mūsu valsts valdību, lai palīdzētu mūsu pilsētas iedzīvotājiem, laikam tā labi integrēta sabiedrība, jo pirmais jautājums, ko mēs piedāvājam, tas noteikti atļaut mums, mūsu pilsēta, ieviest kā darba valodu krievu valodu, jo praktiski mēs to jau šodienu darām, jo mēs pieņemam mūsu pilsētas iedzīvotājiem un pieņemšanas notiek krievu valoda, ja cilvēks atnāk pie mums, mūsu pilsētas iedzīvotāji krievu runājuši cilvēks, bet mēs to praktiski godīgi varam pateikt, daram nelikumīgi. Un otrais, to, ko mēs jau daram, tas pieņemam iesniegumus krievu valoda, bet palīdz mūsu darbinieki tulkot uz latviešu valodu, bet mēs lūdzam un prasam, lai būtu iespēja gan saņemt iesniegumu krievu valodā, gan arī dot atbildi krievu valodā mūsu pilsētas iedzīvotājiem. Mēs vienojamies, ka tādas tikšanas viņi būs katru mēnesi, jo iepriekš jau bija tāda tradīcija uzsakta, un katru mēnesi mums būs tikšanas, kuras mēs apspriedīsim dažādus aktuālus jautājumus, kuri skar mūsu pilsētu un arī skar mūsu pilsētas iedzīvotājus. 1. martā notika ceļa A13 rekonstrukcijas projekta publiskā apspriešana, uz kuru bija atnākuši tikai 2 pilsētnieki un vairāki žurnālisti. Par rekonstrukcijas plāniem mums pastāstīja projektētājs Jānis Vasaraudzis. Sākotnējā versijā bija paredzēts rekonstruēt visu 18. novembra ielas posmu no vienības tilta līdz pilsētas administratīvai robežai, bet par cik finansējums nebija pietiekamā daudzumā, nācās projektā veikt korekcijas un samazināt projekta robežu. Samazināts tika posms aptuveni par kilometru, kas attiecās uz ielu, bet pati rekonstrukcija ir paredzēta līdz pašai pilsētas robežai, kur ir paredzēti gājēji celiņi, satiksmes organizācijas līdzekļi, tas ir marķējums, ceļazīmes, apzaļumošana, bet iela paredzēta no vienības tilta līdz Mēnesi ielas krustojumam. Pēc projektētāju domām visapspriežamākas projekta daļas ir sekojošas. Domāju, visapspriežamākās varētu būt vienības tilta un Daugavas 18. novembra ielas krustojumā paredzētais rotācijas aplis. Tas varētu būt, pārējās viss ir standarta krustojumi, standarta risinājumi. Nav nekā tāda šausmīga tāda, kas varētu no kā baidīties iedzīvotāji. Šīs projekts ir nozīmīgs arī valsts mērogā. Valstis tas ļoti svarīgs, jo, pa šito posmas ir kā tranzīta iela, kurien ir iet smagās transporta, un tā kā teikt ir Daugavpils seja, ja pa viņu ir izbrauc gan no
Baltkrievijas, Lietuvas, Krievijas, un cilvēks rados reiz priekšstats par pašu pilsētu. Kāda ir galvenā iela, tāda ir pat pilsēta. Un sakārtojot šo ielu, cerams, uzlabosies gan satiksmes organizācija, gan arī tēls. Daugavpils ļoti gaida projekta realizāciju, tāpēc cer, ka tas notiks bez kavējumiem. No 1. martā Daugavpilī strādā jauna domes struktūrvienība – vispārējas un profesionālas izglītības pārvalde. Šīs struktūras galvenās funkcijas ir tās pašas, kuras ir pildījusi iepriekšējā struktūra – Daugavpils pilsētas izglītības pārvalde, vispārējās izglītības jomā, bet klāt ir nācis vesels jaunu funkciju bloks, kurš pamatā ir saistīts tieši ar profesionālās izglītības koordinēšanu un profesionālo izvēli. Šobrīd jaunas struktūrvienības aktuālākais uzdevums ir pirmklasnieku reģistrācijas organizācija pilsētas skolās. Šī reģistrācija turpināsies līdz 27. aprīlim. Un tas ir datums, līdz kuram vecākiem ir jāizvēlās izglītības iestāde, kurā mācīsies viņu bērni. Pirmklasnieku skaits pēc mūsu plāniem nepalielināsies, tam vajadzētu palikt pagājušā gada līmenī apmēram 800 skolēni. Šobrīd 2 dienu laikā, uz 29. februāri, ir pieregistrējušies 586 skolēni. Un vērojot to, šo pirmo ziņu, šo pirmo tendenci, var pateikt, ka pagaidām visās skolās pirmās klases būs. Vai tā būs viena, vai tās būs 2 pirmās klases, to mēs redzēsim reģistrācijas gaitā, bet skolēni ir izvēlējušies visas Daugavpils vispār izglītojošās skolas. Vispārējas un profesionālas izglītības pārvaldes vadība uzsvēra, ka vecas struktūras labākas tradīcijas tiks saglabātas, bet jaunās kalpos šīs svarīgas sfēras attīstībai. 28. februārī Daugavpils sociālās aprūpes un rehabilitācijas centrā notika seminārs par projektu Drošības poga Latgalē. Drošības poga – tā ir sociāla darba inovācija, kura ļauj operatīvi rēģēt uz vientuļu cilvēku problēmām. Projektu sagatavoja Latvijas Samariešu apvienība, bet Daugavpils sociālo lietu pārvalde kļuva par projekta partneri. Šim projektam mēs jau bijām gatavi jau sen, bet nebija tādas iespējas. Mēs pateicamies arī biedrībai par to, ka viņi paņēma mūs kā sadarbības partnerus, un tagad Latgales reģionā, tieši Daugavpilī, būs 30 drošības pogas. Projekts praktiski jau ir sācies ar 2012. gada 2. janvāri, kur notika sadarbība starp pašvaldībām, ar presi un tam līdzīgi. Projekts ilgs līdz 13. gada 31. decembrim. Šajā periodā Daugavpilī cilvēkiem tiks pieslēgtas 30 pogas, kā arī pieņemti darbinieki darbā, apmācīti darbinieki tiks ik pa laikam, semināri tiks veikti, dot informāciju sabiedrībai, kāds ir šis pakalpojums un kāds no viņa ir labums. Jaunā pakalpojuma tehnoloģija ir sekojoša. Drošības poga ir domāta tīri cilvēkiem ar pašaprūpes spēju traucējumiem, kam ir kaut kādi funkcionālie traucējumi, vai cilvēks nevar pārvietoties, vai viņš pārvietojas ar palīgierīci, vai viņš ir pēc traumas, pēc insulta, infarkta, lai viņam būtu pārliecība par to, ka viņš var atsākt kustēties, viņš var atsākt staigāt, viņam nav jādomā par to, ka viņš var nokrist ceļā uz virtuvi vai palikt slikti vannā, vai nokrist toaletē. Tas nozīmē, ka drošības poga viņam ir vienmēr līdzi, un brīdī, tad, kad paliek slikti, viņš var nospiest šo pogu, saziņa notiek 24 stundas ar dienesta centrāli, kur operators sastādīs palīdzības ķēdi. Ja cilvēks tīri ir nokritis un netiek augšā, vai viņš ir izkritis no ratiņkrēsla, tad fiziski viņu atbrauc piecelt brigāde, kura vai nu iecels ratiņkrēslā, vai nu iecels gultā, nomierinās, cilvēks varēs nomierināties un viss būs kārtībā. Sociālie darbinieki cer, ka nākotnē šī nepieciešama pakalpojuma klientu skaits pieaugs.
Svarīgā informācija tiem pilsētas jauniešiem, kas grib strādāt vasaras periodā Daugavpils pašvaldībā. 3. martā 11:00 no rītā jaunatnes departamenta mājaslapā tiks atvērta elektroniska reģistrācija Daugavpils pilsētas domes nodarbinātības programmai. Noteikti mēs atceramies pagājušas gadas, kādi bija mums rindas pie pilsētas dome, un lai iereģistrēties, vajadzēja stāvēt 3-4 stundas rindā. Šobrīd mēs izvērtējam jaunatnes departamenta darbību, un izveidojam absolūti jaunu reģistrāciju. Tāpēc, kā mūsu jaunatne visi darbojas un strādā ar internetu, mēs piedāvājam ar marta sākumu reģistrēties elektroniski. Pēc paskaidrojumiem, kā, kur un kā var piereģistrēties vasaras darbām, mēs griežamies pie jaunatnes departamenta speciālistiem. Šogad bērniem vecumā no 15 līdz 18 gadiem būs iespēja reģistrēties elektroniski. Mūsu mājaslapa jaunatne.daugavpils.lv. Tur nodaļā departaments un nodarbinātība no labas puses ir reģistrācijas pieteikums. Jāizvieto vārdu, uzvārdu, personas kodu un citu personīgo informāciju. Kā arī tagad ir iespējams atzīmēt periodu, kura ir vēlams un nevēlams strādāt. Līdz kuram brīdim nav vērts vispār meklēt šo sadaļu jūsu mājaslapā? Sadaļā ir, viss ir gatavs, bet tas nav aktīva. Poga apstiprināt tur nav. Tas būs redzams tikai 3. marta 11:00 no rīta. Tas ir domāts, lai nebūtu iepriekš reģistrācijai. Tiem, kuriem nav pieejams internets, 17. marta būs iespēja atnākt jaunatnes departamenta un aizpildīt iesniegumu. Tas būs 17., 19. līdz 20. datumam. Varu nomierināt absolūti mūsu visus jauniešus. Šobrīd pilsētas domes izdarīja visu, lai visi reģistrēti jaunieši būtu iedarbināti kaut vienu reizi vasarā. Noslēdzot starptautisko turisma konferenci, domes priekšsēdētāja Žanna Kulakova paziņoja par jaunu iniciatīvu – ideju konkursu parka soliņiem centrālajā parkā. Priekšsēdētāja nāca klajā ar soliņu alējas ideju, lai pilsētvidi padarītu interesantāku, vizuāli pievilcīgu un oriģinālu. Es uzskatu, ka ir ļoti laba ideja, ka mūsu centrālajā parka pēc kaut kāda laika būs soliņas, un soliņas viņa būs dažādās, jo šajā konkursā ietveres tiek piedāvāts piedalīties gan fiziskam personam, gan arī mūsu pilsētas organizācijām, kā mēs arī ceram, ka uz šo konkursu būs pieteikumi arī no privātu personām un arī no organizācijām no visas Latvijas, ka mēs ceram arī, ka mūsu pilsētas, ar kuru mums ir noslēgts sadarbības līgums, viņi arī ņems dalību šajā konkursā, jo rezultātā mēs gribam arī tādus filosofiskus laikam momentus saņemt, ka tas ir sadraudzība starp iedzīvotājiem, starp pilsētām, kā arī starp valstim, un tas būs laikam ļoti labs piemērs. Un šī vieta būs, es domāju, ka domāta gan arī mūsu pilsētas iedzīvotājiem, gan arī viesiem un turistiem, kurus mēs ļoti gaidām uz mūsu pilsētu. Pilsētplānošanas un būvniecības departaments ir izstrādājis konkursa nolikumu. Tas paredz 2 posmus – skiču un darbu izvērtēšanu. Līdz 16. aprīlim var iesniegt pieteikumus, tas ir skices, arī elektroniski. Visu informāciju var atrast Daugavpils domes mājaslapā. 18. maijā tiks paziņoti konkursa rezultāti, bet 25. maijā uzvarētāju darbi būs uzstādīti centrālajā parkā. Veidosim soliņu aleju kopā!